No 2016. gada pirmās dienas spēkā stājas jauni satiksmes noteikumi autovadītājiem. Ja esat gājuši autoskolā vēl pagājušā gadsimtā, un pat ja esat beiguši autoskolu iepriekšējā vasarā, jums to vēl nemācīja. Tāpēc ieklausieties uzmanīgi un pēc tam arī izlasiet jaunos noteikumus. Ir skaidri un gaiši noteikts aizliegums apstāties un stāvēt krustojumos, un ir pamainīta tā norma, kādā attālumā no krustojuma drīkst novietot transporta līdzekli. Tie ir tie paši 5 metri kā pašlaik, bet mainās vieta, no kuras tiek mērīti šie 5 metri. Ja patreiz spēkā esošajos noteikumos šie 5 metri tiek mērīti no brauktuvu krustošanās vietas, tad turpmāk satiksmes noteikumos šie 5 metri tiks mērīti no krustojuma robežas. Krustojuma robeža ir tā vieta, kur sākās šis ceļa nopaļojuma sākums. Līdz ar to šī automobīļa stāvēšana drusciņ tā kā atvirzās no krustojuma nost un uzlabojās krustojuma pārredzamība to transporta līdzekļu vadītājiem, kas tuvojās šim krustojumam, kuriem ir līdz ar to arī papildus jāpievērš uzmanība tam, kas notiek šajā krustojumā. Otra lieta, kas ir mainījusies jaunajos noteikumos un, manuprāt, ir svarīga, turpmāk būs lēnāk jābrauc pa grantētiem ceļiem. Ja ceļus, kur varētu braukt ātrāk par 90 km/h, nemākam uzbūvēt, tad vismaz varam izdot likumu, ka šur tur jābrauc lēnāk, lai iestājas līdzsvars. Ir jauns papildus ātruma ierobežojums uz grantas ceļiem, ārpus apdzīvotām vietām, atšķirībā no asfaltētiem ceļiem. Pa grantas ceļiem turpmāk maksimālais braukšanas ātrums drīkstēs būt 80 km/h. Labi, likums būs. Noteikumus mēs iemācīsimies, pa grantu tāpat baigi ātrāk par 80 km/h neviens nebrauc. Bet ko darīs ceļa policija? Vai tā pievērsīs uzmanību jaunajiem noteikumiem? Es nedomāju, ka mēs pēkšņi visus savus spēkus novirzīsim uz grantētiem ceļiem. Protams, tas ir savā ziņā tāds preventīvs arī nozīme šai normai, lai tomēr uz ceļa segumi, kas nav tik labas kvalitātes kā asfaltēts, šis ātrums būtu nedaudz mazāks, un tā arī, protams, arī cita Eiropas valstu prakse. Tā kā, protams, atsevišķos gadījumos, es domāju, kontrole tiks veikta, bet tā nebūs, ka mēs no pirmā datuma stāvēsim uz grantētiem ceļiem un gaidīsim, ka kāds pārkāpj. Lūk, noteikumi mainās un nesagad, ka mēs jūs nebrīdinājām. Iepazīstieties ar jaunajiem satiksmes noteikumiem līdz 1. janvārim.